stundās. Sākumā mēs parunāsim teorētiski, tad mēs padarbosimies praktiski un jūs interesējošie jautājumi. Ja jums ir kāds jautājums, uzreiz droši ceļam roku, izrunājam, izejam visi kopā cauri, dodamies tālāk, droši nekautrējamies, kā arī pēc tam esmu gatava uzklausīt jūsu jautājumus, ja ir kaut kādi individuāli, kaut kādas sāpes, kaut kādi savi bēdu stāsti vai par kādu audzēkli. Un apakšā mums ir multifīdas muskulīši, kas notur mums posturālo kontroli, stabilitāti, līdzsvaram palīdz. Un viņi ir vajadzīgi šajā kastē, viņiem ir ļoti, ļoti liela nozīme un viņi dara lielu lomu. Tālāk mums no priekšas šeit apskaujās transversus, ir dzirdēts, tāda kā korsete, ja, kas apskauj mūs šeit no šejienes, un turpat blakus vēl lietas šķiedrās mums šādi gan uz augšu, gan uz leju, līgus, internus, eksternus, tie latīniskie nosaukumi. Tad kastes apakšā, kā jau jebkuram ir vajadzīga kaste, lai nekas mums nekrīt ārā, ir iegurnis pamatnes dziļā muskultūra, kas nav svarīga tikai sievietēm vai grūtniecības periodā, bet tikpat svarīga arī vīriešiem un jebkuram ikdienā cilvēkam. Tad, nu, lūk, mēs esam sabūvējuši šo te kasti, ja, no priekšas, šeit viss mums ir. Un ķersimies praktiski padarboties. Gulsimies uz muguras. Sākumā iemācīsimies vispār sakārtot iegurni. Jā, zarnu kauliņi, turam te rociņas. Un sākumā iespējams jums ir arcīti mugurai. Ko mēs mēģinam darīt? Asti slēpjam zem sevis, ribas laižam lejā un mēģinam sakārtot iegurni tā, ka mugura tiek piespiesta pie zemes. Nu, respektīvi, ja tur caur muguras lejasdaļas tiltiņu skrien tarakāni, mums viņi jānospiež. Tā visbiežāk saprot cilvēki. Pamēģinam vairākas reizes pastrādāt uz to, piecelšot kājās, varam arī pastīties, kad ir mums šī arka, un mēs sakārtojam šeit iegurni, ja? Piespiežam, saspringzinam, jūtam, kā saspringzinās vēderprese. Ir kaut kādi brīži sporta stundās, kur var būt mazāk vēri, vai var vairāk kādu uzsvaru uzlikt, vai var pamācīt, vai jums pašiem praksē noder. Tad, kas ir labi, ir nolikt šis tad vielītis muguras lejasdaļā. Un kad jums ir izdevies saspringzināt un piestiprināt šo te muguru pie zemes, tad, kad jūs vielīti nevarat izvilkt ārā. Mazliet varam paklapot un just, kā iznāk šie te pirkstiņi ārā. Jā? Šādi. Jūtam, ka iznāk ārā? Mēs noturam to vēderpresi, jā? Jūtam, kad ir tāds tonus gan priekšpusē, gan mugurpusē. Sākumā viņa būs nērta, nepatīkama, bet pēc tam jūs vislabāk trenēsiet šo dziļo muskultūru. Ar vēl vienu praktisko ar diafragmālo elpošanu. Tagad liekam roku uz vēdera, uz krūtīm. Tātad, man ir kreisā roka uz krūtīm, tad es arī runāšu par kreiso roku, ja? Kreisā roka kontrolē tikai krūškuru. Ieelpa ir caur degunu, izelpa ir caur muti, un tātad mēs ieelpā piepūšam vēderu un izelpā izpūšam vēderu. Un tātad izelpas attiecībai ir jābūt 2:1, tas nozīmē, izelpa ir 2 reizes garāka par ieelpu. Un šādi varam arī aizvērt acis 6, 8 dziļas ieelpas un izelpas, un uzreiz lūdzu neceļamies, jo var noreibt galva. Par to ir vienmēr jābrīdina tie cilvēki, kuriem jūs iedodiet diafragmālo elpošanu. Mēs paceļam augšā, saspringzinam dibenu, noturam 2-3 sekundes, laižam lejā. Bet pirms mēs ceļam augšā, pirmais, ko mēs darām, mēs saspringzinam visu korseti, ja, ko mēs iepriekš praktizējām, un ceļam augšā. Mēs neceļam augstāk par to, lai augšstilbi ir vienā līnijā mums ar korseti, ja. Nekur mēs neizliecamies vai neiekrītam. Smuka, taisna līnija, gluži kā mugurkaulam galva ir pagarinājums. Un uztaisam šādi 15 reizes, lēnām pa 2-3 sekundēm, saspringzinot augšā dibenu. Esam uztaisījuši 15 reizes?
savācam iegurni, sasprindzinām vēderu, paceļamies augšā, smuki noturot pozīciju iegurnī, kur ir tie zarnu kauliņi, lai viņi nekrīt neviens uz leju, ne otrs uz leju. Šeit visu noturot rokas, jūs balstat, kur jums ir ērtāk. Un mēs atceļam vienu kāju, izelpa, otru. Kas nedrīkst notikt? Nedrīkst tajā brīdī, kad mēs atceļam kāju, sagriezties iegurnis. Iegurņa rotācija nenotiek taisnas kājas, ja? Taisnas pievelkam, salieku kāju celī, un iegurņa līnija ir taisna. Uztaisam pa 10 reizēm, mugura ir piespiesta pie zemes. Jo jūs laidīsiet kājas tuvāk, jo jums būs tehniski vieglāk, bet tā nedaram, jo tad vairs nestrādā mūsu mīļā korsetīte un kastīte. Tāpēc cenšamies. Sākumā varat minimāli tuvāk, bet es gribētu, ka tomēr noturam šos 90 grādus, pēdas pret sevi un pa vienai kājai. Vienu nolaižam izelpā, otru. Celī paliek saliekta kāja un laižam lejā. Ja jūtat brīdī, kad papēdis netiek līdz zemē un atceļas mugura, tad nelaižam līdz pašai lejai. Svarīgs komponents ir, ka mums neatceļas šī muguras lejasdaļa un viņa ir stingri piespiesta taisni pie zemes. Ir svarīgi, kad mēs spējam to kontaktu ar zemi, lai mēs varētu sakārtot to ieguvni. Tāpēc ir jāizvēlās pareizi tas paklājums. Kājas paliek nemainīgi un pretējā roka, pretējā kājas auguma pozīcija ir kājas augšā 90 grādos, rokas taisnas priekšā un pretējā roka, pretējā kāja. Ja gribam apgrūtinājumu, liekas, ka daudz pa vieglu, uztaisam 10 reizes ar vienu diagonālu un 10 reizes ar otru diagonālu. Kontrolējot to, ka arī tā roka statiski, kas stāv, negrib dejot līdzi otrai rokai. Mēģinām vēl vairāk nokontrolēt to, ka iegurņa kauliņi mums paliek uz vienas līnijas un elpojam. Tad mēs izstiepjam muskuli, kas ir svarīgi, jo kramps raujās muskulī, nevis piestiprinājuma vietā. Bet svarīgi ir, kad kāja ir pievilkta pie sevis un šeit iztaisnojam, ja? Redziet, man pat pašai trīc un nekur tā kāja taisnojas baigi. Šeit es varu kaut vai šādi. Bet, kad pievelkam šeit, tad ir cita sajūta un jūt. Jūs varat pamēģināt, paeksperimentēt, kā trīc šeit piestiprinājuma vietas, tīpaši pacelē. Un kā, kad mēs pievelkam un jūtam vidū muskuli. Sajūt? Cenšamies sevi izaicināt un paskatāmies. Taisnojot kāju, kas notiek ar muguru. Šeit, ja ir kāds asistents izcili, var paraustīt vielīti. Ja vielīti nāk ārā. Labi, tagad paklājums, ka nebūs tik svarīgs. Būsim balstāt guļus. Kas ir svarīgi šajā pozīcijā? Mēs tātad pirmkārt, mums nav rokas nekur tuvāk, uz priekšu, nekur zem ķermeņa. Smuka līnija, plaukta ir zem elpoņa. Un kas notiek ar lāpsti? Mēs neesam iekrituši. Mēs smuki izspiežamies ārā. Šeit ar plato muskuli mēs noturam sevi. Lāpstiņa ir smuka, stingra. Šeit ir ieņemta pozīcija. Tālāk izliekam vienu kāju, otru kāju smuks balsts. Nav šādi, nav šādi. Smuki balstā. Un ko mēs darām? Pieliekam ceļus, iztaisnojamies. Pieliekam ceļus, iztaisnojamies. Neiekrītam lāpstiņās, kas var taisīt 10 reizes, kam liekas pa vieglu, taisīt 15. Aktīvā stabilitāte ir visi muskuļi, kas ap esošo locītavu saslēdzās, lai viņi šobrīd varētu noturēt to locītavu tajā pozīcijā. Tad, kad mēs esam balstā, tad viss, kas šeit ir,
visi muskuļi šeit strādā. Tāpēc notur šīs te pozīcijas mums locītavā. Celis nav tātad pienāc tuvāk līdz manai. Jā, jūs esat smukā kastītē. Jā? Šeit viss ir stingrs, kuprītis, netaisam, vēders sasprindināt, galvu un palpakaļ smuku. Esam smuka kastīte un atkal darbosimies uz koordināciju. Jā? Neesam akordioni, lūdzu. Piemēram, ja tas ir kas ļoti bieži naktī, tad pēda pret sevi un mēs viņu izstiepjam šeit, lai šeit izstiepjās. Jāizstiep muskulis. Var arī pamasēt, protams. Ja tas ir sportā, augstumu var arī pievienot, bet par augstumu jaunākie pētījumi rāda, ka viņam īsti vairs nav jēgas. Ķermenis, korsete, viss stingrs, nemainīgi, lāpstiņās esam izspiedušies, nav izkritušas lāpstiņas, viss ir šeit stingrs. Tad, ja varam, paliekam uz vienas kājas. Jā, ja gribam vieglāk droši varam likt rokas, ir palīdz tas. Man patīk vispār šeit strādāt paralēli. Paralēli arī ir rokas. Iekšu pulsam atpakaļ. Šeit viss stingrs, krūtis atvērtas, vēderprese stingra, mugura savākta, pēc tam ar otru. Svarīgākais šeit neļaujam iegurnim atšauties uz atpakaļ. Dibeni nekur neiet uz atpakaļ, ja? Iet šeit viss ir savākts, kompakts. Interesantāk un vēl gribam paeksperimentēt, mēs varam aiziet līdz šai pozīcijai, izvirzīt kāju, atpakaļ, pievienot. Atkal taisnu, kāju roka, atpakaļ. Noturam, laižam lejā. Atceļam, noturam, izelpa, laižam lejā. Domājam par lāpstiņām. Nākotnē vienkārši. Mēģinam. Bet tam arī noteikti mēs viņas pastiepjam. Gan vienu pusi, gan uz otru pusi. Bieži visi aizmirst, ka mums vēl ir šādas kustības plaustai. Izakļojam. Daudz. Pirksti, viss, jā. Šmakšķīši, jā. Vai tas jau. Vai kumba, ja tā. Varam uz tās, varam apgriezt viņu otrādāk. Un vēl interesantāk. Moši redzam sevi spogulī. Sākotnēji izpildot uzdevumus pēc tam. Un zīmējam šeit astotniem. Ja? Es vēl pati viņu praktizēju. Un maksimāli liela amplitūda. Un strādā viss ķermenis. Ir sevi jānotur. Mēs kustību apjomu uzlabojam, līdzsvaru, viss strādā. Kādā vecumā? Jā, labs jautājums. Mēs gribam, piemēram, uz ikra muskultūru, tas pats uzdevums, jā? Paceļamies šeit, paceļamies šādi, esam šeit, kājas liekam tālāk, uz papēžiem tālāk, liekam tuvāk, vairāk dibens strādā. No atkarībā no mērķa, ko grib sasniegt. Varbūt vēl kādi jautājumi, bet noteikti uz
kvalitāte varēs vairāk cerēt kaut kāda pamatskola, vidusskola. Ja tas ir par skolu, bet arī sākumskolā mēs varam kaut ko dot. Protams, es šobrīd trenēju Jelgavā basketbola puišus no 10 gadu vecuma līdz 15 gadiem. Jā, viņiem nepatīk uzstāties? Jā. Bet ir jāmāca, kā tad iemācīsies, ja nedarīs. Es uzskatu, ka dziļo muskultūru nevar pārslogot. Tā ir mūsu mājas pamati. Ja nebūs mājas pamati, tad mēs nekādā veidā nevarēsim uzbūvēt tālāk māju. Es uzskatu, ka mēs nevaram. Protams, ir jāsāk. Kā jau es arī iepriekš minēju, mēs sākam ar mazumiņu, sākam ar 1-2 vingrinājumiem, 3-4, un tad palielinam, protams. Tas ir svarīgi. Un vēl, ko es gribēju pieminēt, vēl ir svarīgi arī atcerēties to, varbūt tās ārpus sporta stundām, bērnam nedēļā nodarbinātības stundas nedrīkst pārsniegt tik, cik viņam ir gadi. Viss ir kārtībā, ka mēs bērnu cenšamies ielikt maksimāli daudz vieglatlētika, basketbols, dažādība, bet nevajag arī to pārslodzi, kas viņiem ir, jo viņiem arī ir vajadzīga atpūta.